60 minūtes apkārt zemeslodei. Tāds ir muzeja nosaukums, kur apskatāmas dažādām valstīm raksturīgas lelles. Tās var aplūkot ne tikai tos skaistuma un daudzuma dēļ, bet katrai no tām ir arī savs vēstījums par attiecīgās valsts kultūras iezīmēm un tradīcijām. Lelles ir īpašas ar to, ka tās ir lelles tautu tērpos, īpašos, piemēram, militārajos, parādas tērpos, varbūt arī karnevāla kostīmos un īpašas lelles katrai konkrētai tautai vai valstī. Un tātad šī kolekcija tapusi no 20. gada, tātad 5. gads šobrīd ir it. Laikam krietnes pulciņš ir saradies par šo laiku. Leļu skaits patiešām ir ievērojams. Ekspozīcijā ir 1588 lelles, kas pārstāv 124 valstis. Leļu kolekcionāra un ekspozīcijas īpašniece Evita Zaremba-Krīgere norāda, lai arī lelles pārstāv dažādas valstis, lielākoties tās pirktas tepat Latvijā, dažādos krāmu tirdziņos un arī no privātpersonām. No latviešu lellēm es gribu parādīt šādu skaistuli, kura ir vismaz 90 gadus veca. To var pateikt pēc materiāla, jo materiāls ir kompozīts, tātad zāģu skaidrs presē, tas ir līmi. Un tādas gatavoja tikai līdz 2. pasaules karam, tāpēc tam es tādas neizgatavoju. Tehnoloģija mums parāda laika posmu, kad tas ir gatavots. Tāda iespēja bija caur Andelēm Mandelī iegādāties kādas cilvēka rūpīgi glabātu vecmāmiņas lelli. Leļu tērpi atklāja arī stāstus par cilvēku ģeogrāfisko piederību un tiem raksturīgajiem rituāliem. Un te ir tāda interesanta lelle no Īrijas. Es te parasti uzreiz saku, ka tā ir ragana. Tā nav ragana, tā ir veca kundze, Donegālas provinces, kas ir tātad pie jūras. Ļoti kliņšainā, kalnaina vieta, kur praktiski nav nekādas aramzemes, un tāpēc vienīgais, cik savots viņiem ir sievietēm aitu audzēšana no vilnas ieguve, kas ir tērpā parādās. Tātad arī vilnas zeķītes te dāvai radītas. Un vīrieši dodas zvejā. Un stāsts interesants ir par to, ka tad, kad vīrieši dodas zvejā, viņi velk mugurā siltus džemperus, kādas sievas no aitas vilnas. Un katrai dzimtai ir savi ēdījumu raksti. Un ja gadījās tā, ka tas vīrietis aiziet bojā jūrā, viņš noslīkst un izskalo viņu pēc krietna laika, tad seju atpazīt vairs nevar. Un kā lai zina, kuros kapos glabāt, kuros dzimtas kapos pēc džempera. Tādas skumjš, bet izstrādājies gadsimtu laiku izstrādājies ieradums, tradīcija, ko piekop šīs vietas iedzīvotāji. Vienas no interesantākajām un jāteic arī retāk pieejamajām lellēm ir no Āfrikas. Tur tās lielākoties tiek izgatavotas ar rokām. Un gribu parādīt šādu te no Madagaskaras brīnišķīgu roku darba darinājumu. Un te mēs redzam laivu, kurā ir 2 cilvēki un lokāņu tīstoklis. Tas ir apbedīšanas rituāls, jo biržos viņi met ūdeni ietīt uz lapās. Un skaistākais ir tas grebuma tās pēdas, kas ir redzamas, pilnīgs roku darbs. Evita Zaremba-Krīgere atklāja, ka lelles ir kas vairāk nekā tikai bērnu mantiņas. Suvenīru lelles, tās visu mūžu ir bijušas priekšmeti, kas reprezentē tautu, kultūru, kam cilvēki, kas izgatavo, ļoti rūpīgi pieiet. Tāds mazs varbūt ar humoram. Visām lellēm šeit ir apakšveļa. Barbijam nekad nav apakšveļas mūsdienās, ja mēs zinām. Tas vienam norāda, cik svarīgi cilvēkam tomēr ir ar godu parādīt savu tautu. Un tāpēc es ļoti gribu, lai cilvēki nebaidās braukt un pieaugušie, jo man liekas, ka pieaugušajiem ir interesantāks šis stāstījumi nekā bērniem. Leļu ekspozīcija ir atvērta apmeklētājiem ilgtermiņā, un piesakot ekskursijas ir iespēja iepazīt lelles un tos stāstus jebkurā sev vērtā laikā.